Sveiki, mīļie, svētīga diena šodien. Gribēju padalīties ar vienu mazu interesantu tādu lietu. Kas tad ir mīlestība? Mīlestība ir uzticēšanās un uzticība. Mīlestība ir uzticēšanās Tēvam ar visu sirdi, ar visu savu dvēseli, ar visu savu prātu. Un uzticība ir tam, ko tev saka Dievs darīt, ko tev saka mīļais tētis darīt, ko tev saka svētais gars darīt, ko tev saka Jēzus darīt. Tā ir tavas sirds nostāja, tā ir mūsu sirds nostāja par to, ko mēs darām, kas mums ir jāizdara, ko mums būtu jāizdara. Bet mēs varbūt arī brīžiem atsakamies no tā, bet es ticu un tiešām esmu sapratis to, ka mīlestība nav tikai vārdu runāšana, bet tā ir galvenokārt uzticēšanās un uzticība. Uzticēšanās mīlestības objektam, uzticēšanās tam, ko tu dari, uzticēšanās un pat mazu sīku lietiņu izdarīšana ir mīlestība. Tāpēc, kad brīžiem varbūt neviens to neredz, bet redz mūsu debes tētis, to, ko mēs darām, katrs savā slēptajā kambarī, savā iešanas ceļā uz priekšu. Visu, ko mēs darām tāpēc, lai mēs būtu piepildīti ar svēto garu. Un tad, kad mēs dodam šo mīlestību, mēs saņemam atpakaļ viņu. Mēs saņemam atpakaļ, tāpēc, ka mīlestība, kā jau es agrāk teicu, viņa dod, viņa vienmēr dod. Tāpēc es svētīju, mīļie. Un es pateicos tiešām Dievam, ka mēs varam viens ar otru dalīties ar šo mīlestību un uzticēšanos un uzticību. Šie divi vārdi, mīlestība, uzticība un uzticēšanās, ir tik svarīgas lietas mūsu dzīvē. Tāpēc es pateicos, ka tiešām Tēvs mums ved cauri šiem procesiem, ka mēs varam iet cauri un ka mēs varam darboties, ka mēs varam darīt lietas, kur mēs varam izdarīt un kuras mums ir jādara. Pēc, ka ne jau tāpēc, ka mēs esam varbūt nelabi vai kas, mēs neviens neesam labs, bet tad, kad mēs sākam darīt to, ko mums ir uzticēts, un darīt tam, kas mums ir to uzticējis, tas ir mūsu debes Tēvam, nevis kādam to darīt. Lielākoties mēs cenšamies darīt pašu labāko pēc savas sirds nostājas. Ja mūsu sirds ir pareizā stāvoklī, tad arī viss pārējais notiksies. Tad tu darīsi lietas mīlot savu Dievu, mīlot tam, ko tu dari. Tāpēc, ka brīžiem mums nepatīk darīt, tāpēc, ka mēs neesam piepildīti ar šo mīlestību. Piepildīsimies ar mīlestību, mīļie. Un lai jums tiešām Dievs šajā dienā, Tētis šajā dienā, izliek pār jums mīlestības spēku. Esmu svētīts šajā dienā. Lai jums jauka diena.